Jon? Čau. Čau. Kā aprēķināt, cik daudz man vajadzīgs grīdas segums? Jā, nu tad varbūt tu atceries, 3. klasē tev mācīja, kā rēķināt kvadrātmetrus. Tātad mēs ņemam vienu sienu, pieņemsim, kur parēķināsim kopā. Piemēram, mūsu viena siena būs 4, un tad sareizinām ar otru sienu. Tā mums būs 5. Tātad mums ir 20 kvadrātmetri vajadzīgi. Ja? Tālāk mums vajadzētu arī 10% rezervu paņemt. 10% tas būtu vēl 2 kvadrāti pa virsu. Nu, un tad, ja mēs ņemam, pieņemsim, 22 kvadrāti, ja ir vajadzīgi, tad mēs ņemam 22, izdalām uz 2,03, mēs dabūnām, cik mums vajag iepakojumus. 10,8, nu, bet apaļojam uz augšu, tātad 11 iepakojumus. Pieņemsim šo te, un tā aprēķina kvadrātmetrus, aprēķina arī, kā teikt, flīzēm tāpatās 10% virsū, tā kā rezervi. Varbūt citām telpām ir vajadzīgi lielāka rezervi, jo ieklāja kaut kā šķērsām vai kā, bet tad individuāli jāskatās. Vēl variants, var arī meistaram pajautāt, kā aprēķina, un viņš varbūt tev iedos jau gatavu, tā kā skaitu, cik tev vajag nopirkt.